Čau, es centīšos tā īsti, tā kā bērni vēl ir, bet es gribu šo te pateikt. Tātad, mana tāda doma, kā vispār šis viss radās, bija, es tik daudzus gadus, es esmu daudz ko mācījusies, es esmu strādājusi arī mārketingā, es esmu strādājusi ar visādām IT lietām, tādā basic līmenī, es teikšu tā, arī varbūt padziļinātāka, bet dažādas perspektīvās, kas ir lieli uzņēmumi, lielas jau struktūras, un es vienkārši esmu daļa no šīs lielās struktūras, pildu kaut kādu noteiktu funkciju. Nekad neesmu mēģinājusi pilnvērtīgi šīs savas zināšanas apzināt un integrēt. Nekad līdz šim, jo vienmēr ir bijis tā kā bailīgi no ko tad es, un es īstenībā negribēju atzīt, ka es varbūt nemaz tik daudz arī nezinu. Un es esmu sapratusi, ka šis ir tas brīdis, un tagad vai nekad. Konkurence ir milzīga. Vispār nestrīdos, milzīga. Ekspertu ir ļoti, ļoti daudz. Un dažkārt šo te ekspertu daudzums cilvēkus mulsina. Un mēs varam mācīties kursus, mēs varam iet visādus tur, izglītojošos centros iet mācīties, un mēs varam iedvesmoties. Bet ļoti maz procents kaut ko tiešām saprot un kaut ko tiešām liek lietā. Visbiežāk tas ir vienkārši tāds kaifs, hypes, un mēs aizmirstam. Un otra lieta ir tāda, ka šie speciālisti, viņi kad pārdod, un viņiem tas viss ir tāds fokusēts un ļoti bieži arī attālināts un augsts pasākums. Un man likās, ka būtu interesanti paskatīties, man vienkārši ir interesanti redzēt, cik tālu es varu tikt. Un tad, kad es sāku šo visu šķetināt, es saprotu, ka es tiešām vispār neko nesaprotu. Viss ir ļoti sarežģīti. Un es domāju, es taču padošos. Tīpaši sākot skatīties šo te konkurenci, kas apkārt ir, liekas, kāda vispār ir jēga. Taču tur ir ļoti liela jēga, tur ir milzīga psiholoģija, tā visa, kāpēc ir jādara. Un kāpēc arī šis te konkurences slieksnis ir tik biedējošs sākumā, un kāpēc viņam tur ir jābūt. Man ir kaut kāds audio, es tur šito kādreiz šausmīgs un apakaļ runāju, bet nekas, varam parunāt vēlreiz. Īstumā, es gribu veidot tādu kā networku sev apkārt, un tas atšķirās. Jā, to var saukt par komūnu, to var saukt par savu kaut kādu vidi, nav svarīgi. Man tā doma ir tāda, es gribu cilvēkus apkārt sev līdzīgi domājušas, kam arī ir tāda ļoti liela interese mainīt kaut ko savā dzīvē, darīt, darboties, un viņiem nav kaut kādas ilūzijas un kaut kādas mistiskas ekspektācijas par lietām, kas ir arī tādi sazemēti, piezemēti, bet te pašā laikā ļoti lieliem sapņiem, ka viņi tic, ka viņi to var izdarīt. Un man gribās cilvēkus savukārt, kuriem mēs varam iedarboties, man ir vajadzīgi case, man ir vajadzīgi cilvēki, kuri man dod atsauksmes, kur dalās, viņi, piemēram, saka, Loreta, man šis strādāja, vai arī man šis galīgi garām bija, vienalga, man ir vajadzīgi šie case, jūs zināt, ka tas ir moderni, arī aktuāli un tā trendīgi par to runāt. Bet tā ir realitāte, tas ir vajadzīgs, jums ir vajadzīgi keisi. Man gribās šo te networku izveidot, ko veido jau influenceri un cilvēki jau ļoti ilgi. Es par to arī pastāstīšu iekšēji, pastāstīšu, kur var sadarboties, kur var mācīties, kur viens otram var padomus kaut kāds dot. Un tas viss veidojās tādā kā networku vidē. Bet pamatu doma ir tāda, ka es vienkārši lēnām sāku pakot ārā visu, ko es zinu. Es mēģināšu no sākuma to salikt pa plauktiem, bet tas būs ļoti sarežģīti vispār atcerēties un saprast, kā to noformulēt. Un tad vienkārši stāstīt, ar ko es sāku, ko es reāli daru, no tādas savas perspektīvas, kā pilnīgs iesācies, bet ar zināšanām un plus jau kaut kādu pieredzi. Te Instagramā diezgan daudzus gadus. Tā klusiņā vai skaļāk, bet jau ir jau kādi daudzi, cik tur 6, 7 gadi, cik es nezinu, jau tur ņemos. Un jā, tātad es tur esmu mācījusies montēšanu, protams, ka pārdošanas psiholoģiju, visas neirobioloģijas pašaziņas, tas jau ir viens NLP, arī tāpat tas pats mārketings arī AI, mārketinga psiholoģija, tāpat pārdošanas psiholoģija. No visa kā viss kaut kas, bet es neesmu eksperts absolūti nekur, un es arī nepārdodu neko šeit. Es nepiedāvāju savu ekspertīzi vai eksperta pakalpojumu šeit absolūti necik. Es šeit piedāvāju iespēju vienkārši būt daļai no mana procesa, reflektēt, ņemt to, kas tev interesē, uzdot jautājumus, prasīt, dot padomus, ja piemēram jautā, un tiešām iedarboties. Un es zinu, ka šādas te grupas un projekti 90% izgāžos. Tāpēc es nelieku ekspektāciju nekādu. Es neesmu baigi populārā, es tur negaidu, ka man tur pieteiksies daudz cilvēku. Man ir pofīgi, tas nav par, šis nav par kaut kādu pēļņu vēl kaut kas, tāpēc bet es nevaru darboties un šo visu likt un darīt. Vienkārši tāpat, tas arī nestrādā, tāpēc es arī esmu nolēmusi uzlikt to simbolisko kaut kādu mēnešu maksu, lai vienkārši tas process
Nu, tam tā ir jābūt. Mēs nevaram arī šajā grupā runāt par to, kā pārdot un būvēt biznesu, un tad paprasīt naudu par savu ieguldīto darbu, kas patiesībā, es domāju, beigās būs nereāli vērtīgs pareiziem cilvēkam. Ja tu esi tāds pats iesācējs, un tu tiešām zini, ka tu gribi darīt, vai arī tu ilgi jau sēdi, vai tu mēģinies, tu nesnāk, tas nav, ka es tev iedošu to pareizo atslēgu, bet tas ir tas, ka tā vidi tev var noteikti salatojas pa plauktiņiem. Un es domāju, tas, kas manā galvā ir, man liekas, un tas, kā viss tas saliekas kopā, man liekas, tas var būt vērtīgs ļoti daudziem cilvēkiem. Un atkal nevis tāpēc, ka es zinu, es esmu labāk, bet tieši caur to procesu. Un es vienkārši piedāvāju tajā procesā būt. Ja atnāks viens cilvēks, es tāpat to visu tur likšu. Man ir tālāk ejošs plāns tam visam, un šis process būs daļa no šī tā visa plāna. Tāpēc, ja tur būs viens cilvēks, es tāpat visu likšu. Man tāpat šobrīd ir kanāls, kur es tā runāju kā pat ar sevi un to visu būvēju, to savu ceļu. Un tas bija arī tāds viens moments, ka es domāju to tā kā padalīties. Man ir arī plānā caur šo uzveidot kaut kādu saturdienu, kaut kādus projektus, kaut ko, bet atkal nevis tāpēc, ka man kaut kas tur jābīd un man nav ko darīt, bet tāpēc, lai tas tiešām nestu rezultātu, kaut kādu algu, kaut kādu sapratni, kaut kādu jēgu. Man ir apnicis tas būšas, man ir apnikuši tie ķēkši, tur paldies, man tur kaut kāds, es tur kaut ko dabūju, tur iemontēju. Man ir apnicis tas būšits. Es arī astroloģijas izmācījos, un šo astroloģijas pakalpojumu esmu sniegusi ļoti daudziem cilvēkiem. Kādam patika, kādam nē, kādam es tur sākumā sniedzu, kādam beigās. Ļoti bijis dažādies. Viss tas man bija tests. Es esmu tik daudz sapratusi arī no tā. Un šobrīd es nišējos tieši tādā veidā, ka es pasniedzu šos instrumentus. Nevis, kad rekur tev šis un tev tā jādara, bet pirms tam saprast, kā tas instruments vispār strādā, saprast, kas šeit notiek, kas ir realitāte, kas ir ezotērika. Un tā viss ir mana perspektīva, bet mana perspektīva ir ļoti balstīta tādos zinātnieciskos, es teikšu, pētījumos. Un ļoti daudzi teorētiķi un filozofi principā arī par to runā, bet katram ir mazliet tas fokus. Un es šo gadiem, tā kā no bērnības, es neatceros, cik ilgi es esmu analizējusi un pētījusi un lasījusi un darbojusies, un beidzot tas viss tā salicies pa plauktiem. Un es esmu ļoti priecīgi piedāvāt šo savu perspektīvu, kā es to redzu. Jo man liekas, tas ir perfekti. Tas ir tik vienkārši, un tas viss saliekās kopā, un tev tāds, what? Es jau esmu testējis uz cilvēkiem, un es redzu, viens vispār nesaprot, vienam interesē, viens saprot, ir dažādi. Es nezinu, kurš būsi tu, bet atkal. Es neesmu tāds parasts, normāls cilvēks. Es esmu ar nenormāli daudz problēmām, blokiem, bailēm, traumām, pārdzīvojumiem, bet es esmu nenormāli dziļa un ļoti analītiska. Es redzu visu, un esmu tik daudz testējis. Esmu tāds psiholoģisks tests veikus uz cilvēkiem un uz kaut ko. Es neesmu parasts un tāds vienkāršs cilvēks. Mēs neviens neesam. Bet mans talants noteikti ir savest kopā cilvēkus un izcelt idejas, izcelt kaut kādu motivējošu momentu. Kustība. Nereāli kā kustība. Tā kā, anyways, ja tev rezonē, paliec. Ja tev nerezonē, uz redzēšanos. Bet drīz.